Mazāk atkritumu, vairāk nākotnes. Ar šādu moto Liepājā aizvadīta Latvijas atkrituma apsaimniekošanas nozares konference, kopā pulcējot ap 100 dalībnieku. Tie ir valsts institūcija un pašvaldības pārstāvji, atkritumu nozares speciālisti un jomas eksperti arī no ārvalstīm. Šis jau ir 17. gads, kad Liepājā norisinās šāds vērienīgs pasākums. Ja sākotnēji tas rīkots kā seminārs, tad šobrīd tā ir 2 dienu konference, jo aktuālo jautājumu loks ir plašs un daudzveidīgs. Mums ir svarīgi ne tikai savā burbulī dzīvot un apmainīties ar pieredzi un idejām, bet arī paskatīties, ko kaimiņi dara. Un gal galā mēs vienotā Eiropā, vienā pasaulē dzīvojam, un tāpēc ir svarīgi gan ko Somi, Igauņi, Lietuvieši, Bulgāri vai citas asociācijas ir izdomājuši kādu virzienu, kas Eiropā, kādas tendences. Gal galā tā ir mūsu kopējā vide. Galvenais izaicinājums ir parādīt, dot iedzīvotājiem ceļu, kā tikt līdz zaļākam dzīvesveidam, ar domāšanu, ar darbiem, ar savu rīcību, lai apkārtējā vide būtu sakoptāka un pēc iespējas mazāk mēs apraktu atkritumus. Konferences mērķis – izvērtēt aprites ekonomikas attīstību un iespējas efektīvai atkrituma apsaimniekošanai Latvijā. Konferences laikā tika apspriestas nozīmīgas un aktuālas tēmas gan par jaunajām Eiropas regulām attiecībā uz videi kaitīgo atkritumu apsaimniekošanu, gan tika iztirzēts arī izmaiņas normatīvajos regulējumos, kas prasīs aizvien ciešāku uzņēmēju un pašvaldību sadarbību. Tika analizēta ražotāju atbildības sistēmu darbība un atkritumu apsaimniekošanu reģionālo centru attīstība un, protams, runāts par inovācijām un jaunajām tehnoloģijām. Tāpat arī uzklausīti ekspertu viedokļi un pieredzes stāsti par sabiedrības izglītošanu atkritumu šķirošanā. Mēs reiz 2 gados veicam iedzīvotāju aptauju, un tie dati ir ļoti iepriecinoši. Varētu teikt, ka 25 gadu laikā šis skaits, kas vispār šķiro, ir 3-kāršojies. Jau tie ir 60–70% iedzīvotāji, kas atzīst, ka viņi ikdienā šķiro, kaut vai tā ir mazākā, niecīgākā pirkstiņa baterija, kas tiek aiznest uz veikalu un izmest speciālajā konteinerā, vai, piemēram, tas ir vecais leduskapis, kas tiek aizvests uz šķirošanas laukumu, vai arī, piemēram, šie tekstili izstrādājumi, kur ir pieejami jau kopš pagājušā gada 1. jūlija. Šie konteineri. Es iedzīvotājus aicinātu ievietot šajos speciālajos konteineros, tātad drēbes, apavus, varbūt kādu sēgu arī, un tad tālāk šīs lietas tiks sašķirotas un nonāks otrreizējā apritē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir iedzīvotāja daļa, tā diemžēl nav Latvijas iedzīvotāja daļa. Mēs sūtam projām šos tekstilu izstrādājumus uz trešās pasaules valstīm, kur iedzīvotāji varbūt nav tik turīgi vai nav tik izvēlīgi apģērba lietošanā. Bet pateikt ļoti lielu paldies tiem iedzīvotājiem, kas jau šķiro savus atkritumus, jo tas ir veids, kā jūs varat samazināt savus izmaksas un, protams, arī darīt dabai labu, draudzīgāk. Un tad tiem, kas vēl domā, noteikti tikai vajag sākt pieķerties par tādam nelieliem daudzumam, un tad jau aizies. Mans uzdevums šodien ir gan interesants. Man ir jāiedvesmo nozare, jāiedvesmo arī pašai sevi. Tā šobrīd paiet man ikdiena. Es pētu Eiropas un pasaules piemērus atkritumu nozarē, vidas nozarē. Labos piemērus, kas ir pozitīvi, kas iedvesmo mani pašu un arī mans apkārtējos. Šobrīd es pat esmu aizrausies ar ekoteātri. Tā ir nozarē, kur pamatu uzstādījumā, piemēram, scenogrāfijā vai uzvedumā, ir jāizmanto materiāli no otrreizējās pārstrādes, kā piemēram tekstils vai kādas zivju kastes vai kas savādāks materiāli, kur mums ir apkārt, respektīvi neradīt jaunu, jo, piemēram, arī mākslas nozarē nereti teātris, scenogrāfija un uzvedumi ir vienreizējs mūžs, bet izmantot to, kas jau ir pieejams. Un tad tādā nozare, kur diezgan ātri un spilgti var parādīt, kas tad notiek, ja izmanto otrreizēju pārstrādājumu materiālu un iedotam cilvēkam, apmeklētājiem iedvesmu, kā tad tā pasaule ir saistīta un, radot kaut ko mazāk, radīt lielāku emocionālu baudību.
Kā atzina konferences dalībnieki, tad atkritumi būs mūžīgi. Līdz ar to arī atkritumu apsaimniekošanas nozarei izaicinājumu netrūkst. Līdz ar to arī likumsakarīgi, ka šoruden savu nosaukumu mainījusi Latvijas atkritumu uzņēmumu asociācija, kurā apvienojies vairāk nekā 50 biedru. Asociācija ir 29 gadi. Un šogad mēs nomainījām nosaukumu no Latvijas atkritumu saimniecības asociācijas uz Latvijas aprites saimniecības asociāciju. Un visas lietas būtība ir tāda, ka, ja dibinot asociāciju, mūsu galvenie mērķi bija savākt atkritumus un noglabāt poligonā, tad šobrīd mēs kā nozara investējam lielus līdzekļus dažādās pārstrādes rūpnīcās, un mēs atkritumus vairs neuzskatām kā kaut ko nederīgu, bet tieši kā resursu, no kuru vajadzētu arī atgriezt tautsaimniecībā. Un arī Eiropas federācijas viens no pamata politikas uzdevumiem ir nodrošināt vismaz trešo daļu no pārstrādājumā materiāla atgriešanas tautsaimniecībai. Tas nozīmē, ka katrā precē, ko mēs lietojam, pērkam, vajadzētu būt vienai trešdaļai kaut kas pārstrādājums, atkārt lietojams. Un, protams, tas uzdevums ir ārkārtīgi ambiciozs, tas nav vienkārši, jo no vienas puses mums ir politiska vēlme, mēs visi esam dzirdējuši par Green Deal vai zaļo vienošanos, ja, bet faktiski mēs joprojām izmantojam naftas produktus un to pārstrādājumo materiālu pielietojums vēl joprojām ir gaužām niecīgs. Bet tas ir darbs, ko mēs darām un ceram šāds mērķis sasniegt. Ja ne 30. gadā, tad varbūt 35. 2 dienu konference, kuru rīkoja Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionālais centrs Liepājas RAS, sadarbībā ar Latvijas aprites saimniecības uzņēmumu asociāciju un biedrību Dzīvo zaļāk, ir apliecinājums tam, ka Latvija turpina virzību uz aprites ekonomikas principu ieviešanu, vienojoties valsts pašvaldību uzņēmēju un sabiedrības kopējā mērķi mazāk atkritumu un ilgtspējīgāku nākotni. Šī konference faktiski ir nozares centrālos gan vadītāju, gan arī ekspertu tikšanās vieta, kur katrs stāsta gan par savām veiksmēm, gan arī neveiksmēm, par kopējām tendencēm, kur tad mēs attīstīsimies. Mēs kļūstam par nozīmīgu, tā teikt, spēlētāju arī tajā vidas informācijā, ideja apmaiņā un ceram, ka arī nākošgad mēs turpināsim šo tradīciju.